Man liekas, ka spēle aizrit ļoti labi. Sākumā mēs varbūt nenovērtējām to pretinieku līdz galam, bet, manuprāt, mēs ieslēdzāmies kopš pirmā gola mēs ielaidām, bet tad mēs sapratām, ka spēle nebūs viegla, un, man liekas, mēs ļoti labi saņēmāmies un gājām uz priekšu un likām paši iekšā. Ņemot vērā, ka šo pretinieku šogad nebijām spēlējuši, kas tev pašam bija zināms par Ogri? Bija zināms, ka pirmajā maiņā spēlē augšējie spēlētāji ir nosacīti spēcīgi, labi, un bijām gatavi uz to, ka viņi būs agresīvi, bet tas, ka mēs bijām gatavi, mēs mācījām arī no tā izvairīties un, manuprāt, atmaksājās. Cik daudz ietekmē tas, ka spēle bija nevienādos sastāvos tavuprāt? Manuprāt, tas mums ļauj tikai ieskrieties. Mums bija lielāks pārākums, un mēs varējām, mums bija vairāk iespējas iemest vārdus, un tas mums arī dzina uz priekšu, manuprāt. Pirms spēles treneris prasīja arī pirms spēles sapulcē. Kā tev pašam šķita, vai bija tā sajūta, tas kņudektīts, ka šodien sāks kaut kas mazliet vairāk nekā parastais florbols? Man personīgi mazliet bija, bet es nāku uz savu spēli, kā uz parastu spēli. Mums ir svarīgi tikai uzvara. Un, bija mazīti slodzīti, bet nekas īpašs. Kas komandai jāizdara, lai rītdien pabeigtu spēli ar uzvaru, neskatoties, kāds būtu beigu rezultāts? Manuprāt, esam jābūt fokusā, gatavojamies nākamajai spēlē un ir svarīgi nospēlēt tādu pašu spēli kā šodien. Esam pārliecinošāki, tagad zinām, ka mēs varam uzvarēt un vienkārši ir jāmauc. Paldies, Mārtiņ, noteikti vēlam uzvaru ar rītvakaru. Paldies.